Sveiki! Šoreiz apskatīsim divus portatīvos datorus no vienas sērijas. Tas būs 15,6 colu Acer 5750G un 17,3 colu 7750G. Abiem datoriem ir identisks dizains. Atšķirs vien divu pieslēgvietu novietojums. Ja mazākajai ierīcei tīkla, kabeļu un lādētāju porti ir novietoti kreisajā pusē, tad lielākajam datoram tie ir labajā pusē. Pārējais pieslēgvietu klāsts izkārtots identiski. Labajā pusē viens USB 2.0 un viens 3.0 ports. Savukārt kreisajā VGA, HDMI, USB 2.0 un audio pieslēgvietas. Ierīcēm ir reljefēns vāks, kurš nav glancēts. Tādējādi pie tā tik ļoti nepieilgs pirkstu nospiedumi. Mazākajam displejam ir 1366 x 768 pikseli izšķirtspēja, savukārt lielākajam 1600 x 900. Abiem displejiem ir jau par standartu kļuvušais LED aizmugura apgaismojums. Arī klaviatūras ir identiskas, un tās šoreiz vēlamies uzteikt īpaši. Tās nevien stilīgi izskatās, bet arī ir ērtas. Plusas, kā arī simboli ir skaidri viegli saskatāmi. Vizuālie skārieņjūtīgie paneļi šķiet diezgan mazi, taču ikdienā ir viegli lietojami un nekādas problēmas neradīs. Tam gan ir tikai viens taustiņš. Nospiežot kreisajā pusē, ir kreisais klikšķis, labajā labais. Abi datori viens no otra atšķīrās ar jau minēto divu pieslēgvietu novietojumu. Lielākajam modelim ir Blu-ray lasītājs, savukārt mazākajam DVD diskcinis. Tāpat arī atšķirīgas ir grafiskās kartes. 5750G modelis ir apveltīts ar 2 GB NVIDIA GeForce GT 540M un Intel integrēto risinājumu, brīžiem, kad neko sarežģītu nedaram. Savukārt 17 colu modelim ir AMD Radeon HD 6650M grafika, kurai arī ir 2 GB operatīvā atmiņa.